parādot sevi starptautiski, mēs vairojam interesi par Latviju. Un mēs arī cenšamies būt objektīvi, stāstot par to, kas mēs esam. Mēs nestāstam, kas mēs neesam. Mēs nepārsolam. Mēs cenšamies būt atklāti, paredzami. Un es teiktu, ka tas, es domāju, ka nāks par labu, vairos Latvijas tēlu. Dalība Drošības padomē ir varbūt arī daļa no valsts mārketinga, jo par mums uzzina pasaules vadītāji, par mums uzzina uzņēmēji, žurnālisti, un tas noteikti vairo mūsu draugu loku ārpus mūsu tradicionālās Baltijas jūras telpas vai Eiropas telpas. Sveicināti Melns uz balta klausītāji! Šodien mums ir sagatavota jums ļoti īpaša epizode, jo tā nāk īsi pēc mums ļoti nozīmīga notikuma, kas ir Latvijas ievēlēšana ANO Drošības padomē kā nepastāvīgai loceklei uz 2 gadiem. Tas mums ir ļoti unikāls un nepieredzēts brīdis. Tas ir bijis jau ilgstoši Latvijas ārpolitikas mērķis, un tāpēc arī paver mums jaunas iespējas starptautiskajā drošībā un diplomātijā. Un, lai mēs visi saprotam, ko mums šis nozīmē, gan mūsu valstī, gan mūsu katram, mēs esam uzaicinājuši cilvēku, kas ir bijis šīs Latvijas kandidatūras pašā, tā teikt, sirdī, jeb Andreju Pildugoviču, Latvijas kandidatūras sekretariāta vadītāju un speciālo uzdevumu vēstnieku. Un Andrejs jau sen ir diplomāts ar jaudu un plašu pieredzi diplomātijā, un es teiktu, ka viņa karjera ir katra jaunā diplomāta sapnis, proti viņš ir bijis valsts prezidentes Vairas Vītas Freibergas ārlietu padomnieks, Latvijas vēstnieks gan ASV, gan ANO, kā arī ārlietu ministrijas valsts sekretārs. Un arī pārvalda, cik es zinu, vairākas ANO oficiālās valodas. Tā kā jā, sveiks, Andrej! Liels prieks, ka varēji pievienoties tik svaigi atgriežoties no Ņujorkas. Labdien! Paldies par šo iespēju, paldies par šo sarunu. Jā, un tad runājot tieši par Ņujorku, tad mēs redzējām īsi pēc ievēlēšanas Latvijas medijos tādu bildi, kur no Latvijas soliņa varēja redzēt, kā jūs blakus ANO vēstniecei un ārlietu ministrei esiet tā ar rokām vaļā un ar smaidu. Tāpēc es gribu prasīt, tad, ko jūs jutāt šajā momentā, kādas bija tās sajūtas redzēt, ka Latvija ir ievēlēta? Personīgi man ir milzīga gandarījuma sajūta. Un es domāju, ka šis tiešām ir milzīgs Latvijas valsts panākums, Latvijas diplomāta panākums, bet tā bija cīņa, ko kaldināja ne tikai diplomāti, bet to ļoti skaidri atbalstīja mūsu politiķu vairākums, mūsu uzņēmēji, mūsu nevalstiskās organizācijas, mūsu ekspertu kopiena, jauniešu apvienības, studenti. Un es to saucu tēlaini par tādu, var teikt, ultramaratonu. Tāda aktīva kampaņas fāze ilga apmēram 2 gadus, bet Latvijas devums, Latvijas loma apvienoto nāciju organizācijā, viņa, kā teikt, tika kāpināta ar tādu augšupējošu līkni, faktiski 34 gada garumā. Ir ļoti svarīgi apzināties to, ka faktiski ANO bija tāds, var teikt, pirmais ķieģelīts, pirmais atbalsta punkts mūsu valsts atjaunošanai. Es piederu, kā teikt, neatkarības paaudzei apmēram 20 gadu vecumā. Es vēl nebiju droši, ka man jebkad būs iespēja nokļūt ārzemēs. Mēs dzīvojām, kā teikt, aiz dzelzs priekškara. Mēs skaidri redzējām padomju okupācijas negatīvo ietekmi. Mēs nedzīvojām varbūt mucā, tēlaini runājot, bet mēs dzīvojām, kā teikt, nebrīvē aiz dzeloņa stieplēm. Un mūsu tautieši brīvajā pasaulē cīnījušies par Latvijas leģitīmo vietu apvienoto nāciju organizācijā. Mūsu, kā teikt, vecākās paaudzes diplomāti ķēdējās pie ANO ēkas žoga, protestējot pret padomju okupāciju.
To darīja Pēters Elferts, to darīja Uldis Bluķis, to darīja Batuna Baltic Appeal for the United Nations, tāda bija nevalstiska organizācija. Ints Rupners, daži no šiem kungiem jau ir aizsaulē, daži joprojām ir sabiedriski aktīvi, bet es katrā ziņā redzu tādu fundamentālu transformāciju, evolūciju. Mēs atguvām neatkarību, atguvām ANO vietu 17. septembrī 1991. gadā, 3-4 mēnešus pirms Padomju Savienības sabrukuma. Tas bija tas brīdis, kad Baltijas valsts tā ļoti skaidri iezīmēja, ka mēs neesam Padomju republikas, šī bija okupācija, šī bija aneksija, un mēs vēlamies būt, mēs gribam apgriezt šo te lapusi, un mēs gribam būt aktīvs, uz rīcību orientēts, konstruktīvs starptautiskās politikas spēlētājs. Yeah. Un mēs sākām ar to, ka mēs pirmos gadus mēs cīnījāmies par vairāk kā 60,000 PSRS karaspēku izvešanu. To ir grūti tagad aptvert, bet katrā Latvijas novadā, izņemot Ludzu un Preļus, bija padomju bāzes, militārās bāzes. Un ANO toreiz mums palīdzēja izvest šo te karaspēku. ANO mums palīdzēja atjaunot mūsu likumus, modernizēt mūsu valsts pārvaldi. Palīdzēja mums sakārtot ekonomiku pēc milzīga kritiena, kas bija piedzīvots pēc Padomju Savienības sabrukuma laikā. Un tagad tā tēlaini runājot ir mūsu laiks, mūsu atbildība šajā ļoti mainīgajā starptautiskajā situācijā. Tad, kad mainās starptautiskās tiesības, parādās jauni, kā teikt, pasaules ietekmes centri, mainās dažādas administrācijas ar dažādām prioritātēm. Ir ļoti svarīgi, lai tādas valsts kā Latvija, demokrātiskas, tiesiskas, varbūt nelielas, bet ar savu pārliecību, ar savu skaidru redzējumu, lai viņas ir pie šī te pakauveidīgā galda. Un tāpēc tiešām sajūtas ir tā kā pēc ultramaratona skrējiena, bet ar skaidru apziņu, ka tas ir tikai, kā teikt, viens no posmiem. Jā. Liels, smags, atbildīgs darbs vēl ir priekšā. Jā, un es domāju, jūs jau iedavāt tādu ieskatu arī mūsu skatītājiem, kāpēc arī katram mājās sēdēt un ar izpustām rokām, tad tas ir mums jau bijis ceļš jau no, kad gribējām atgūt neatkarību, tad šis ir tā teikt jau entais solis mūsu tā teikt ceļam starptautiskajā vidē. Bet tad, lai mēs saprastu, ko nozīmē šis jaunais solis, tad varbūt varat pastāstīt, kādus lēmumus un par ko ir atbildīga šī ANO drošības padome, un tad varbūt kā tas atšķirās no tiem lēmumiem, ko mēs redzam piemēram ģenerālajā asamblējā, kur ir jau visas atzītās ANO valstis piedalās. Jā, varbūt vēl viena mazs salīdzinājums, lai skatītājiem būtu skaidrāk. Es šo te ievēlēšanu varbūt tēlaini salīdzinu ar mūsu hokejistu bronzas medaļu pasaules čempionātā. Ir ļoti skaidri jāsaprot, ka ap šo te 15 valstu krēslu galdu sēž dažādu reģionu pārstāvi, un arī mūsu gadījumā. Tā nav kaut kāda, teiksim, rotācija un obligātā kārta, kur kādreiz pienāk valstī. Kopumā ANO ir 193 valsts, vairāk kā 60 valsts nekad nav bijušas ANO drošības padomē. Un ieskaitot arī tādas valsts, kuras ir šajā organizācijā gandrīz 80 gadus. Viens konkrēts piemērs no mūsu reģiona - Islande. Valsts, kas ir bijusi ANO no 1946. gada, kur ir mēģinājusi tikt šajā padomē, un viņiem nav veicies. Tā kā arī mūsu gadījumā mums bija konkurence ar Melnkalni, Austrumeiropas valstu grupā. Ir bijuši arī citu prezidentu paziņojumi, piemēram, prezidents Vučić, Serbijas prezidents, pirms gada skaļi publiski paziņoja, ka mēs pieteiksimies un pārmācīsim
nelielas valsts, kā teikt, un viņa mērķis bija ļoti skaidrs, ka, kā teikt, atgādināt par Serbiju, atgādināt par Balkānu reģionu un tā tālāk. Tā kā, tā konkurence viņa ir milzīga. Mēs esam 8 miljardi pasaulē. Un pie šī te galda, kur patiesībā tiek veidot starptautiskās tiesības, kur tiek pieņemti juridiski saistoši lēmumi. Katrs reģions, katra valsts mēģina to deķi, tēlaini runājot, vilkt uz savu pusi. Ir 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, un katrs reģions mēģina to uzmanību, to politisko fokusu pievērst tieši sev un mēģina šos te ierobežotos resursus tieši piesaistīt savām vajadzībām. Tā kā, protams, ka mūsu mērķis ir panākt to, lai ANO drošības padomes dienas kārtība būtu pēc iespējas atbilstoši mūsu interesēm. Mūsu reģiona interesēm, Baltijas interesēm, Ziemeļbaltijas valstu interesēm un, protams, atbalsts Ukrainai. Es teiktu, ka stāv pāri daudzām citām lietām. Kopš Krievijas agresijas sākuma 2022. gadā pret Ukrainu ANO drošības padome ir sanākusi 200 reizes, vairāk kā 200 reizes, lai runātu par Ukrainu. Jā, es piekrītu tam, ka šīs sanāksmes viņas nav apturējušas karu. Tik tiešām nav izdevies panākt tādus lēmumus, kas varētu piespiest Krieviju apturēt šo karu. Bet ļoti svarīgi, ka šajās sanāksmēs tiek saglabāta uzmanība Ukrainai. Sanāksmes par Ukrainu notiek katru mēnesi, pat vairākas reizes. Un katru reizi, katra no šīm sanāksmēm ir mēģinājums atspēkot Krievijas melus. Tas ir mēģinājums pievērst Ukrainas aktuālām vajadzībām. Katra sēde var būt atšķirīga. Vienreiz tas var būt par miera procesu, citreiz tas var būt par kodoldrošību, Zaporīžas kodolspēkstacijas, lielākās Eiropas kodolspēkstacijas drošību. Tie var būt jautājumi par atmīnēšanu, par kara gūstekņiem, par Ukrainas sieviešu ciešanām, par bērnu atgriešanu, humanitāro palīdzību un tā tālāk. Un faktiski šis ir tas augstākais diplomātiskais galds, kur tādā ļoti koncentrētā veidā var likt dienas kārtībā politiskus jautājumus, aicinot neatkarīgos ziņotājus, aicinot upurus, aicinot nevalstisko organizāciju pārstāvjus, protams, valstu vadītājus. Un, manuprāt, ir skaidri jāapzinās, ka mēs neesam G20 valsts, mēs neesam varbūt naftas OPEC kluba valsts, bet šī ir iespēja, tā skaitā nelielām valstīm, piedalīties dienas kārtības, pasaules dienas kārtības noteikšanā. Tas nenozīmē, ka mēs varbūt momentāni atrisinām visas problēmas, bet mēs katrā ziņā nofokusējam pasaules uzmanību. Un šis te darbs, viņš nekādā ziņā nebūs vienkāršs. Tādēļ, kā jau es tēlaini esmu izteicies, tā nav pastaiga parkā. Tā ir būtībā tāda, kā teikt, mainīgās ģeometrijas diplomātija. Ap galdu sēž 15 valstis, 5 ir pastāvīgās un 10 ir vēlētās. Man patīk vairāk salīdzinājums vai apzīmējums vēlētās valsts, jo tam apzīmējam nepastāvīgās, tam it kā piemīt tāda drusku divdomīga nozīme, kad mēs esam varbūt kaut kādi tādi svārstīgi vai neizlēmuši vai varbūt tā kā dzīves sudrabs plūstam kaut kur nezināmā virzienā. Mēs esam vēlēti, mēs šajā balsojumā pārliecinājāmies, ka par mums nobalsoja absolūtais ANO dalību valstu vairākums. 178 balsis. Mēs skaidri redzējām, ka 10 valstis nobalsoja par mums, pret mums. Mēs skaidri zinām, kas ir tās valstis. Mēs zinām, ka tā ir Krievija, Baltkrievija, Ziemeļkoreja, Irāna
un, kā teikt, valsts, kuras klausa uz Krievijas pavēlēm. Tā kā šajā kompozīcijā mūsu uzdevums būs panākt to, lai dienas kārtības jautājumi, kuri tiek pieņemti ar 9 valstu lēmumiem. Tātad vajag 9 valstis, lai iesāktu kaut ko dienas kārtībā? Lai dienas kārtība noteikti vajag 9, vismaz 9 balsis. Un dienas kārtības noteikšanā veto tiesība nav. Tā kā Latvijai, Dānijai, Grieķijai, Francijai, Lielbritānijai, mēs to tēlaini saucam par tādu Eiropas piecnieku. Jau trešā daļa no padomas ir ļoti, ļoti līdzīgi domājošas valsts. Eiropas piecnieks meklēs sev sabiedrotos, Amerikas Savienotās valstis, protams, Kolumbija, Panamu, varbūt kādās situācijās Bahreina vai Liberija. Mēs mēģināsim sastrādāties, lai ANO drošības padomes dienas kārtība būtu pēc iespējas atbilstoša Ukrainai, Ukrainas vajadzībām, lai viņas aizstāvētu Latvijas intereses. Un es teiktu, ka tā ir tāda padome, valde, kur Latvijai būs viena zelta akcija. Mēs būsim, tā nav, teiksim, tā nav brīnumnūjiņa, tas nenozīmē to, ka mēs spēsim atrisināt visu, bet katrā ziņā mēs nebūsim turisti, mēs nebūsim skatītāji kaut kur tribīnēs, bet mēs, Latvijas valsts vadītāji, ministri, diplomāti, būs starptautiskās politikas, kā teikt, pašā centrā. Un to mēs darīsim gan atklātajās drošības padomes sēdēs, gan slēgtajās sēdēs. Mēs redzēsim, kā tiek veidot šī politika, kā notiek saspēles starp pasaules grandiem, un arī mēs būsim, kā teikt, aktīvi līdzdalībnieki. Jā, paldies. Es domāju, pirmkārt ir, biežās dzirdam kritika, ANO nav spējīga apturēt konflikts, tad te ir ļoti labs arguments, kāpēc tas aizvien ir svarīgi mums tur būt, jo par Krieviju, vismaz jau 200 sēdes ir bijusi par Krieviju un Ukrainu, tad ir svarīgi atgādināt tādā augstajā diplomātiskajā galdā, kāpēc mums ir jāapstājas. Bet es gribu tad prasīt par to, jūs minējāt par to, ka nepatīk vārds nepastāvīgā locekļa, jo tas tā nesvārstīgi, bet mums tomēr ir tā konkrēti mērķi, un tad varbūt varat pastāstīt, tad, kurā virzienā mēs to tā teikt deķi gribam virzīt, tad kādas mums ir konkrētās prioritātes esot šajā drošības padomē? Protams, svarīgākā prioritāte ir palīdzēt Ukrainai. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Krievijas karš pret Ukrainu ir ārkārtējs ANO hartas pārkāpums, tas ir ārkārtējs noziegums, un tas ir, kā teikt, agresijas noziegums, tas ir visklajākais, visbriesmīgākais starptautisko tiesību pārkāpums, kāds vispār ir iespējams. Un mēs darām tādu neatlaidīgu skaidrošanas darbu arī ANO ietvaros, vienkārši atspēkojot Krievijas melus, informējot starptautisko sabiedrību par to, ka visi šie iegansti, kurus min Krievija, ir klāji meli, un mēs arī faktiski to redzējām arī šonedēļ, to ir pateicis arī Medveģevs, ka faktiski tas Krievijas galvenais mērķis ir sagraut Ukrainas valsti, likvidēt Ukrainas neatkarību un pakļaut Ukrainu un iekļaut Ukrainu Krievijas teritorijā. Tas ir fundamentāls noziegums, pārkāpums ANO hartai starptautiskām tiesībām. Un mēs skaidrojam to, ka faktiski šī kara, šīs agresijas iznākums, viņš lielā mērā noteiks arī ANO nākotni. Pasaulē šobrīd plosās vairāk kā 15 dažādi kari. Ir ļoti asiņains, nežēlīgs pilsoņu karš Sudānā. Mēs redzam ļoti tādu skarbu vardarbības sāsinājumu tuvajos austrumos. Turpinās karš Jemenā, Mjanmā, Birmā, Āzijā.
Vardarbības, kā teikt, netrūkst daudz kur, bet Krievijas karš pret Ukrainu stāv pāri visam. Šis ir tiešām vienas valsts mēģinājums iznīcināt vienu citu valsti. Tas nav pilsoņu karš, tas nav konflikts, lokāls konflikts. Un mēs arī skaidrojam starptautiskajai sabiedrībai, ka tas nav kaut kas tāds Eiropas jautājums, kur Eiropai kaut kas jāizdara un jāatrisina. NATO cenšas palīdzēt, Eiropas Savienība cenšas palīdzēt, bet mēs skaidrojam, ka visai pasaulē, un it īpaši nelielām valstīm, ir jābūt sevišķi iesaistītām un atbalstošām Ukrainai. Karš ilgst jau vairāk kā 3 gadus. Šobrīd, kā teikt, tādā jaunā fāzē ir sarunas par iespējamo pamieru. Mēs centīsimies, protams, atbalstīt maksimāli Ukrainu. Arī šajā jautājumā mēs palīdzam Ukrainai attiecībā uz Krievijas nesodāmības nepieļaušanu. Viss, kas ir saistīts ar kompensācijas mehānismiem, ar zaudējumu reģistriem, ar speciālo tribunālu par agresijas noziegumu. Latvija ir ļoti radikāla, ir ļoti skaidra savos lēmumos. Jūs varbūt redzējāt, kā teikt, balsojuma rezultātus. Mēs ieguvām no 5 ievēlētām valstīm. Mēs bijām balsu ziņā, saņēmām par kādām 2-3 mazāk kā citi. Skaidrojums ir ļoti vienkārši. Tas ir tāpēc, ka Latvijas pozīcija ļoti skaidra, ļoti principiāla. Es nebaidos no vārda radikāla. Mēs necenšamies lakot realitāti, mēs necenšamies slēpties, mēs runājam skaidru valodu. Un tā ir varbūt arī tāda lieta, kas jāapzinās. Pirms Otrā pasaules kara toreiz mūsu valsts vadītāji uzskatīja, ka Latvijai, Baltijai, Lietuvai, Igaunijai, Polijai bija līdzīgās domās, ka mums jābūt tādiem ļoti klusiem, rātniem, nemanāmiem, neitrāliem, tādiem gandrīz vai Šveices vai agrāk Zviedrijas tipa tādām neitrālām valstīm. Un, protams, tā domāšana toreiz balstījās uz Pirmā pasaules kara traumām. Un doma bija, ka labāk mēs dzīvojam, kā teikt, savā sētā, kopjam savu dārziņu, nelecam acīs, kā teiktu, sarunu valodā, tautas valodā. Un tā doma bija, ka ar to tad mēs nosargāsim sevi un tā drusku dzīvojot aizkrāsnē, varbūt tad tie visi augstie vēji no austrumiem, no rietumiem, no ziemeļiem tad mūs pasargās. Viena no tām mācībām, ko mēs esam ieguvuši no padomju okupācijas, ir tā, ka teikt, nekad vairs ir tas princips. Atjaunojot neatkarību 91. gadā, mēs ārlietās esam piekopuši principu, ka mums jābūt ļoti aktīviem, mums jābūt ļoti integrētiem reģionā. Mēs esam daļa no Eiropas, mēs esam daļa no transatlantiskās telpas, bet šajā te drošības padomē mēs ejam ārpus komforta zonas. Mēs nebaidamies, kā teikt, sēdēt ar pasaules grandiem, sēdēt pie viena galda arī ar saviem pretiniekiem, ar valstīm, kuras pat ar agresoru valsti. Ja tas ir jautājumi par Ukrainas neatkarību, par Ukrainas teritoriālo integritāti, mēs esam gatavi būt ap šo te galdu un konfrontēt Krieviju par tās destruktīvo rīcību. Tad jautājums tieši par šo, kā teicāt, varbūt mūsu tā radikālā pozīcija, kāpēc mums bija 2-3 mazāk balss nekā pārējām no 4. Es arī redzēju, tā nav vairs tik konkrēti nostāja uz Krieviju. Es papētīju, piemēram, 22. gadā tieši pēc iebrukuma visas 5, kas mums tagad ir, neskaitot Latviju, tā ir Liberija, Bahreina, Kolumbija un Kongo Demokrātiskā republika, tad tās visas balsoja par rezolūciju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Taču šogad arī bija līdzīga rezolūcija, kas bija Ukrainas un Eiropas Savienības rezolūcija par ilgspējīgu mieru Ukrainā. Un tad šajā jautājumā mēs redzējām, ka Latvijai blakus par nobalsoja tikai Liberija,
Bahreina un Kolumbija atturējās, bet Kongo Demokrātiskā republika balsojumā vispār nepiedalījās. Tad vai mums tagad viens no tā teikt strateģiskiem mērķiem ir mūsu to stingro nostāju censties arī tā teikt pārlikt uz šīm valstīm vai arī citām valstīm ANO drošības padomē, lai mēs turpinām tomēr, lai mums ir vēl un vēl sēdes par Krievijas agresiju Ukrainā? Šis ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Tas, es domāju, tikai apstiprinājums tam, kāpēc Latvija ir jābūt ANO drošības padomē. Jo skaidrs, ka tad, kad Krievija iebruka Ukrainā, pasaulē bija šoks. Un tad, protams, pirmajās 2 nedēļās, pirmajā balsojumā ģenerālajā asamblējā instinktīvi absolūtais ANO dalību valstu vairākums atbalstīja Ukrainu. Bet laikam ejot, kā teikt, katrai valstī varbūt mazliet mainās prioritātes, parādās kaut kādas jaunas rūpes, jauni izaicinājumi. Katrs, protams, cīnās ar savām problēmām. Parādās nogurums, parādās arī tas, ko sauc par tādu, ziniet, es to esmu ievērojis arī strādājot Ņujorkā. Tad, kad Ukraiņiem iet labi, tad Ukraiņai parādās vairāk draugu. Tad, kad Ukrainai kara laukā iet grūtāk, tad parādās dažām valstīm tāda, kā teikt, iepauzēšana un pārdomas, kurš tad beigās uzvarēs, kuram tad pieslieties. To var saukt par tādu, kā teikt, merkantīlu attieksmi vai tādu piesardzīgu attieksmi, bet tas tikai nozīmē to, ka tādām, kā teikt, pārliecinātiem atbalstītājiem, valstīm, kurām tiešām rūp Ukrainas izdzīvošana, jābūt dubult aktīviem. Jā. Varbūt pirms 30 gadiem mēs varējām domāt, ka Amerikas Savienotās valstis vai varbūt Eiropas Savienība ar visu savu masu, kā teikt, atrisinās lietas, sakārtos lietas. Bet ANO Eiropas Savienība ir novērotāja statusā. Eiropas Savienībai nav balsis ir dalībvalstīm. Un tāpēc šis ir tas arguments, kāpēc tieši dalībvalstīm jābūt tur iekšā. Šīs pienākums, kā teikt, ir uz 2 gadiem. Tas ir pietiekami garš posms. Mēs, protams, ejam pirmo reizi, tā kā mums šajā ziņā ir diezgan daudz, kas vēl jāapgūst un jāmācās. Bet man ir pārliecība, ka par šiem 34-5 gadiem mēs esam pietiekami nobrieduši, mēs pietiekami esam bijuši aktīvi. Un es teiktu, ka mēs tiešām esam nopelnījuši šo te vietu. Par to man arī ir īpaši gandarījums, jo, kā teikt, tas nav kaut kas tāds, kas tev iekrīt klēpī, vai tas nav tāds pārgatavojies ābols, kas nokrīt no koka. Mēs uz šo mērķi esam gājuši apzināti. Tas ir nopelns arī mūsu karavīriem. Latvija piedalās 2 ANO misijās. Šobrīd 34 Latvijas virsnieki un karavīri zemesardzes pārstāvji atrodas uz Libānas un Izraēlas robežas, uz sadalošās joslas, dienot kopā ar Itāliju. Komandieris šai vienībai ir Spāņu ģenerālis. Es teiktu, ka tas varbūt mūsu bruņotajiem spēkiem arī tāds, var teikt, diezgan revolucionārs gadījums. Mēs šeit uzņemam bataljonu no Itālijas, mums ir bataljons no Spānijas, un kopā ar šo valstu karavīriem viņi dien pie mums ziemeļos, uz 56. paralēles. Mēs ejam ar viņiem kopā ļoti sarežģītajā tuvu austrumu reģionā. Un, protams, ka tā ir ieroču brālība. Tas ir rūdījums, tā uzticība, ko var iegūt tikai šādās miera operācijās. Un tāpat mums ir arī 2 virsnieki Jeruzālemē, palīdzot novērot drošības situāciju uz Golānu augstienes, uz robežas ar Sīriju, Sinai pussalā, robežā pie Ēģiptes. Tā kā Latvija šo vietu ir nopelnījusi, un
tagad ir smagākais posms priekšā maksimāli izmantot šo iespēju. Jā, tad var redzēt, ka mēs varbūt esam palikuši no tā palīdzības saņēmēji, jo neatkarības atjaunošanas mums vajadzēja, lai mums palīdz atjaunot šo neatkarību, tad tagad jau esam arī palīdzības devējs un cenšamies palīdzēt nodrošināt, ka pasaulē ir miers. Bet jūs minējāt, ka ir svarīgi radīt to, kā piemēram Krievija pārkāpja ANO hārtu, un tas arī daudz ko nozīmēs, kā iztīsies ANO nākotne. Un es domāju, mēs varam redzēt, ka tieši mazās valstis ir tās, kas tik ļoti uztver uz starptautiskajām tiesībām un starptautiskajām normām, tāpēc, ka mums, protams, kā mazām valstīm, tas ļoti daudz nozīmē mūsu drošībai. Ja lielajām valstīm ir jau pašiem savs spēks, tad mums ir ļoti svarīgi, ka mēs visu šo ievērojam, lai mēs paliekam droši. Un tad es gribu prasīt, vai ir starpība būt kā mazai valstī ANO drošības padomē un kā lielai valstī. Un, kā jau minējāt, mums ir daudz jāmācās vēl, lai būtu pie šie galda. Mēs zinām, ka mums ir abas citas Baltijas valstis, Lietuva un Igaunija, jau ir paspējuši pirms mums tur pasēdēt. Tad vai mēs kaut ko varam iemācīties no citējām mazajām valstīm? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Attiecībā uz starptautiskām tiesībām man ļoti patīk citēt Lenartu Meriju, kurš reiz teica, ka mazām valstīm starptautiskās tiesības ir kodolieroči. Tā kā tas ir līdzvērtīgs ierocis, un, protams, ka nelielām valstīm ir vairākums apvienoto nāciju organizācijā. Ir apmēram 110 valsts, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 miljoniem, un mēs esam vairākums. Un šajā ziņā solidaritāte ir, un mēs cenšamies to skaidrot arī valstīm, ka jūs saprotiet, ja Krievijai izdosies pakļaut Ukrainu, tas nozīmē, ka Venecuēlas kaimiņi nevar būt droši. Daudzām Āfrikas valstīm vairs nebūs, kā teikt, drošības. Un arī Āzijā, kā teikt, ja Krievijas rīcība tiks atzīta par tādu jaunu vai vecu 19. 18. gadsimta koloniālā impēriskā teiksim, rīcības piemēru, tad šajā 21. gadsimtā neviens nevarēs justies droši. Un tāpēc mēs cenšamies, protams, zināmā mērā mēs cenšamies arī turpināt to, ko iesāka drošības padome arī mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi. Mēs runāsim daudz par Ukrainu, bet mēs plānojam arī runāt par, teiksim, tehnoloģiskiem draudiem starptautiskai drošībai. Šajā ziņā, protams, īpaši prominenti ir kiberdraudi, kiberdrošība. Igauņi šajā ziņā bija novatoriski, jo viņi pirmo reizi sarīkoja ANO drošības padomes sēdi ne tikai par kiberuzbrukumiem, bet kiberuzbrukumiem ar izceļot šo uzbrukumu avotus. Tolaik bija ļoti liela ļoti spēcīgs kiberuzbrukums no Krievijas pret Gruziju. Un Igaunija panāca arī ASV, Lielbritānijas atbalstu, lai sasauktu tieši sēdi, izgaismojot šo Krievijas destruktīvo rīcību. Vēlāk par kiberuzbrukumiem runāja arī citas valsts, pieņemsim stāstot arī par Ziemeļkorejas izspiedēju vīrusiem. Tā bija Korejas Republika iniciatīva. Albānija izcēla Irānas kiberuzbrukums. Un mūsuprāt, šo te sfēru noteikti būtu jāsaglabā. Pēdējo 2 gadu laikā ANO drošības padomē tiek runāts arī par mākslīgo intelektu. Protams, mūs šajā ziņā visvairāk rūp dezinformācijas kampaņas. Mākslīgā intelekta ģenerētie rīki, materiāli, kuri apdraud arī demokrātisko vēlēšanu procesu. Šādas sēdes ir rīkojuši Briti, Amerikas Savienoto Valstu iepriekšējā administrācija. Pirms mēneša šādu diskusiju sarīkoja Grieķija ar Franciju. Tā kā mēs arī domājam, ka šo sfēru arī mums nedrīkst aizmirst.
Jā, tieši tehnoloģiskie draudi un kiberdraudi ir par ko mums ir plašākā raidieraksta tēma. Tāpēc, un arī es zinu, ka jau kandidēšanā Latvija stāstīja par to, cik tas ir svarīgi, un arī uzsver savu labo praksi un pieredzi šajā jomā. Man šeit zinu arī, ka man šeit Melns uz Balta projekts bija rādīt kā labā prakse. Mēs arī, Latvija bija arī viena no pasaules mediju pratības un informācijas pratības nedēļas iniciatoriem, kas tagad notiek katru gadu oktobrī. Tad, vai šis nozīmē, ka mēs varbūt sēžot pie šī galda varēsim kļūt kā līderis, inicējot idejas par to, kā mums nosargāt informācijas telpu un kiberdrošību? Tad, vai mums būs tāda līdera pozīcija šajā jautājumā? Mēs katrā ziņā centīsimies šos jautājumus likt galdā. Mēs centīsimies panākt šīs te vajadzīgās 9 balsis un, pievērst pasaules uzmanību šiem te draudiem. Mūsuprāt, šis ir ļoti, ļoti aktuāls temats. To nedrīkst. Krievija un varbūt vēl dažas valsts mēģina turēties pie tā, ka nevajag šajā drošības padomē diskutēt par, par šādiem tematiem kā kiberdrošība vai mākslīgais intelekts. Viņi uzskata, ka viņi izdomā argumentus, kāpēc to nedarīt. Viņi saka, ka varbūt drošības padomē vajag pievērsties tādiem klasiskiem tematiem par mieru un drošību, jautājumiem kā tehnoloģijas, kā klimats. Kad ir citas institūcijas, kurām būtu lielāka varbūt kompetence šādos jautājumos. Bet mūsuprāt, tiešām tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, mēs dzīvojam digitālā sabiedrībā. Un ir ļoti svarīgi gan sabiedrībā vairot izpratni par to, kā mēs patērējam informāciju, gan arī, protams, tie jautājumi, kas skar arī mūsu ekonomiku. Un tāpēc drošības padomē jābūt, atbildīgai arī par 21. gadsimta jautājumiem. Protams, mēs runāsim arī par citiem hibrīdu uzbrukumiem. Pašreiz, protams, tie jautājumi, kas ir saistīti ar kuģošanas drošību. Daudz tiek runāts par kuģošanas drošību, pieņemsim, Sarkanajā jūrā, saistībā ar pirātismu, saistībā ar Jemenas konflikta ietekmi uz kuģošanas drošību caur Suecas kanālu. Bet, protams, ka mūs rūp kuģošanas drošības Baltijas jūrā. Un te mēs redzējām gan ēnu flotes darbību, Krievijas ēnu flotes darbību. Mēs redzējām arī vairākus negadījumus saistībā ar kabeļu drošību, vai tie ir informācijas pārraides kabeļi, vai tie ir dažādi veidi elektrības kabeļi. Tā kā mēs centīsimies izmantot šo fórumu, lai celtu kopumā pasaules izpratni par to, kādai vajadzētu būt uzraudzībai, kādai vajadzētu būt likumdošanai. Un zinot to, ka daudz no šiem kuģiem peld vispār bez karogiem vai arī ar nelielu mazu salu valstu karogiem, mēs gribam, brīdināt šīs valsts par visiem saistītiem draudiem un riskiem. Jā, un tagad gribu iet pie nobeidzošiem jautājumiem. Tad jūs minējāt, ka šis kandidēšana bija kā ultramaratons. Tad tagad esam nonākuši pie galda, un nonāksim 26. gadā. Bet tad, vai jūs redzat, ka šis būs turpinājums šim ultramaratonam, vai jau sāksies tāds intensīvāks sprints? Mums būs jāzina ļoti daudz par, kā teicāt, katrs jau gribēs likt uz dienas kārtību kaut ko citu, tad mums būs jābūt ļoti zinošiem ļoti daudzās starptautiskajās tēmās. Tagad sāksies jauns posms, faktiski viņš jau ir sācies. Līdz 1. janvārim mēs turpināsim konsultēties ar mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem. Protams, tā ir Dānija, Francija, Slovēnija, Lielbritānija, Grieķija. Mēs runāsim par tādām, specializācijām, par
slodzes sadalīšanu, par to, kā pēc iespējas efektīgāk sadarboties. No 1. augusta mūsu diplomāti sāks saņemt ANO drošības padomes dokumentāciju visu. Dienas kārtībā ir vairāk kā 60 temati. Tā kā pirmo reizi mēs būsim tik dziļi iesaistīti pasaules, kā teikt, drošības jautājumu apspriešanā. Un no 1. oktobra mēs sāksim ēnot drošības padomi. Vēl pagaidām bez iespējas, kā teikt, iesaistīties, bet jau klātesot visām drošības padomes sēdēm. Un no 1. janvāra, kā teikt, būs jauns atskaites punkts uz 2 gadiem. Es ļoti ceru, ka šis posms būs produktīvs un, protams, ka mēs ticam, tāpat kā saules mūžu Latvijai, tāpat arī saules mūžu nepārtraukti mums jāturpina trenēties diplomātijā, jāturpina vairot draugus, un es domāju, ka visi, kas ārlietu dienestā būs iesaistīti šajā procesā, un arī ne tikai ārlietu dienestā, bet arī no citām ministrijām, un arī no ļoti svarīgi, ka sadarbība, šī kandidatūra ir palīdzējusi arī mūsu uzņēmējiem. Varbūt tas mazāk zināms fakts, bet 23. gadā mūsu uzņēmēji ir pārdevuši savus pakalpojumus, savus preces dažādiem ANO tenderiem, dažādām ANO aģentūrām par 12,5 miljoniem eiro. Pagaidām tas līdz šim ir rekords kopš neatkarības atjaunošanas. Šī kampaņa ir palīdzējusi arī mūsu kompānijām pieteikt sevi dažādos pasaules kontinentos. Varbūt mazāk zināms fakts, bet šobrīd Latvija pārdod Āfrikas valstīm 6 reizes vairāk nekā mēs pērkam. Mūsu tirdzniecības apgrozījums, pieņemsim, ar šo kontinentu ir jau redzams uz, kā teikt, statistikas bildēm, tie ir apmēram 700 miljoni eiro. Mēs jūtam, ka daudzas valsts paliek zinkārīgas par Latvijas vietu ANO drošības padomē. Pieņemsim, pēdējā gada laikā Kenija, Omāna, Gvineja un pat neliela, ļoti maza valsts Latīņamerikā, Belīze, akreditēja Latvijā nerezidējošos vēstniekus. Burtiski pirms nedēļas ieradās 10 Indijas parlamenta deputāti. Viņi tikās ar Latvijas kolēģiem, viņi bija pie mums ārlietu ministrijā. Un bija ļoti interesanta saruna. Viņi minēja to, ka šajā delegācijā ir tikai viens valdības koalīcijas deputāts un 9 ir opozīcijas deputāti. Bet viņi ieradušies Latvijā kā vienota delegācija, un viņi sāka sarunu ar teikumu, ka viņi ieradušies pie vienas no ietekmīgākajām valstīm pasaulē. Mēs, protams, bijām pozitīvi pārsteigti. Mēs gandrīz jokojām un teicām, vai jūs varētu vēlreiz atkārtot šo teikumu. Un viņi teica, tas ir tāpēc, ka jūs esat drošības padomē. Mums ir konflikta situācija ar Pakistānu. Mēs atbraucām pie jums, lai jūs nobrīfētu par stāvokli Kašmirā, lai pastāstītu par savām attiecībām ar savu kaimiņu. Un viņi te pavadīja 2 dienas. Mēs redzējām arī pēdējā gada garumā viesus no citām attālākām valstīm. Un, protams, ka šie kontakti, šī izpratne, mēs redzējām, ka ir vairākas valsts ir atvērušas arī savas vēstniecības šeit, ieskaitot Indiju, ieskaitot Rumāniju. Ir vēl daži pieteikumi. Tas, protams, nav tikai tāpēc, ka ir kandidatūra drošības padomē. Tas nenozīmē, ka viņi aizvērs vēstniecības pēc mūsu darba noslēguma, bet es teiktu, ka parādot sevi starptautiski, mēs vairojam interesi par Latviju. Un mēs arī cenšamies būt objektīvi, stāstot par to, kas mēs esam. Mēs nestāstam, kas mēs neesam. Mēs nepārsolam. Mēs cenšamies būt atklāti, paredzami. Un es teiktu, ka tas, es domāju, ka nāks par labu, vairos Latvijas tēlu,
dalība drošības padomē ir varbūt arī daļa no valsts mārketinga, jo par mums uzzina pasaules vadītāji, par mums uzzina uzņēmēji, žurnālisti, un tas noteikti vairo mūsu draugu loku ārpus mūsu tradicionālās Baltijas jūras telpas vai Eiropas telpas. Jā. Tātad interesi par mums tik aug un aug. Es ceru, ka arī Latvijā mums iekšēji arī auga interese par to, kas tam mums tagad notiks ar ANO drošības padomu. Bet skatos šo nesen publicētajā sabiedriskās domas aptaujā, ko veica pētījuma centrs Norstat sadarbībā LSMLV. Interesanti var redzēt, ka uzticība ANO Latvijā krietni atšķirās starp vecuma grupām, un jaunieši ir tieši tie, kas visvairāk tic šīs institūcijas spējām. Un es minu, ka šī tendence iespējams ir arī liecina, ka jauniešiem ir lielāka interese varbūt par diplomātiju un starptautiskajām institūcijām, kā varbūt karjeras izvēli. Tad varbūt jums ir kāds novēlējums, ko jūs varētu, vai kāds iedvesmojošs teikums, ko pateikt Latvijas jaunajiem vai topošajiem diplomātiem par to, kāpēc šīs darbs ir būtisks un kāpēc tas ir atalgojošs. Es teiktu, ka šis mūsu sabiedrības atbalsts, tie apmēram 42%, patiesībā ir diezgan pamatoti un diezgan objektīvi. Mums jāņem vērā, ka teikt, ANO organizācija nav mūsu gēnos. Tad, kad ANO izveidoja pirms 80 gadiem, mēs bijām okupēti. Un, protams, daudziem varbūt ir rūgtums saglabājies par to, ka toreiz mēs netikām atšķirībā no citām valstīm. Toreiz mēs neatguvām brīvību, mēs uz 2 paaudzēm zaudējām šo te vietu starptautiskajā apritē, un mēs esam ANO dalībnieki tikai 34 gadus. Kā jau es minēju, ANO bija ļoti svarīgs mums posms pašos pirmajos neatkarības gados pēc neatkarības atgūšanas, bet tā ANO varbūt nav katra Latvijas iedzīvotāja ikdiena, atšķirībā no Eiropas Savienības vai NATO. Bet šī organizācija ir vienīgā vieta, kur ir pārstāvēts pilnīgi visas valsts. Sākot ar pasaules grandiem, sākot ar mikrovalstīm. Mazākā ANO valsts ir Tuvalu. Tur dzīvo 12–13 tūkstoši iedzīvotāji, bet katrai valstī ir balss. Un, protams, ka tā drošības padome ir iespēja pastiprināt to balsi. Tas ir tā tēlaini runājot lielākais diplomātiskais mikrofons, ko Latvija var izmantot. Es teiktu, ka es nekādā ziņā negribu radīt iespaidu, ka mūsu ANO viss apmierina. Ir ļoti daudz, kas jāmaina, ļoti daudz, kas jāreformē, un ļoti svarīgi iesaistīties šajā darbā. Šo organizāciju izveidoja lielais šis patstāvīgais piecnieks. Un vēsturiski šajā organizācijā Krievijas ietekme ir milzīga bijusi. Padomju Savienība, Krievija, tur ir, kā teikt, salikti Krievijas aģenti, tur ir, tas viss ir noticis dekādēm. Un šādā ziņā šī organizācija, šīs negatīvās ietekmes izolēšana vai izkvēpināšana, tas arī mūsu darbs. Es varu pateikt, ka pirms varbūt 5–10 gadiem ANO ēkā izveidot izstādi par Staļina Hitlera paktu bija praktiski neiespējama misija, jo tur sēdēja atbildīgajos amatos padomju, kā teikt, aģenti, un uz visiem mūsu mēģinājumiem izdarīt kaut ko šādu, atbilde bija krievu valodā nē. Šobrīd, tieši pirms dažām nedēļām, mūsu diplomātiem, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas diplomātiem, ir izdevies ANO ģenerālās asamblējas ēkā pirmo reizi izveidot izstādi par Molotovu-Ribentropu paktu, par Krievijas okupācijas posmu, par mūsu dziesmoto revolūciju un tā tālāk. Un tas ir vēl viens, varbūt, tāds ilustratīvs piemērs, ka tikai ejot diplomātiskajā uzbrukumā, mēs varam iemest ripas
mēs varam nosargāt Ukrainas vārtus un iemest ripas dažiem mūsu pretiniekiem. Un tāpēc es domāju, ka mums jābūt kritiskiem pret ANO, bet mums jānāk arī ar konkrētiem priekšlikumiem, kā uzlabot šo organizāciju. Un Latvija pieder, es teiktu, tādu konstruktīvo reformātoru grupai. Angliski to sauc ACT. Accountability, Coherence, Transparency. Nu, tā ir tāda grupa, mēs esam kopā ar Igauniem, mēs esam kopā ar citām mazām valstīm, kuras mēģina šo te gan drošības padomi, gan ANO kopā padarīt atvērtāku, rīcības spējīgāku, atbildīgāku. Mēs cenšamies iespēju robežās izgaismot vai ierobežot nelietīgu veto izmantošanu no pastāvīgo valstu puses. Pirms 3 gadiem bija tā, ka kāda no ANO pastāvīgajām valstīm uzliek veto un saruna ir beigusies. Kā teikt, jautājums tiek paslaucīts zem tepiķa. Mēs esam panākuši dažus, kā teikt, procedurālus grozījumus, un tagad pēc katra veto automātiski jautājums no drošības padomes aizceļo uz ģenerālo asambleju, uz pasaules parlamentu. Un tur turpinās debati. Tā kā pastāvīgais piecnieks vairs nevar mūs apklusināt. Un to ir panākušas mazās valsts. Šo te grozījumu iniciators bija Lihtenšteina. Mikrovalsts, 30,000 iedzīvotāji, bet ar labām idejām, ar lielu lobby darbu ir iespējams panākt uzlabojumus. Tā kā tas ir arī mūsu mērķis. Es nebrīnos, ka jaunieši ir pozitīvāki. Es ceru, ka viņi neslīgs cinismā, jo, kā teikt, skatoties uz to, kā attīstās pasaule, protams, tā attīstība nav lineāra. Protams, ka ir lietas, kur mēs ejam uz priekšu, bet reizē sanāk sansoļi un bieži vien arī attīstība, kā teikt, rāpo atpakaļ. Bet, ja mēs gribam būt, kā teikt, attīstības valstu tādā kodolā, ja mēs gribam būt droši par sevi, mēs palīdzam citiem, rūpējoties arī par savu drošību. Un darbs ANO nenozīmē tikai drošības padomi. Ļoti svarīgi, ka, pieņemsim, Valds Ehrenstreits no Latvijas universitātes, no Lībiešu centra aizstāv pamatiedzīvotāju intereses, mazo valodu, zemās intensitātes valodu intereses starp pamatiedzīvotāju valstu fórumā ANO. Ļoti svarīgi, ka mums ir Mārtiņš Paparinskis, Latvijas universitātes absolvents, kurš šogad vada Startautisko tiesību komisiju. Iedomājieties, 42, 43 gadu vecs latvietis profesors vada pasaules juristu olimpu, teiksim, 32 pasaulē visatzītāko juristu, teiksim, apvienību, runājot par to, kā būtu jāattīstās starptautiskām tiesībām. Latviete Zinta Zomers darbojas vienā vadošā amatā starptautiskajā klimata panelī, un es to ceru, ka tu varētu turpināt un tā tālāk. Šajā gadījumā es teiktu, ka mēs mācāmies no pagātnes, un mēs cenšamies iet uzbrukumā, un es domāju, ka būs ļoti smagi. Es domāju, ka būs arī vilšanās, bet katrā ziņā Latvija šo iespēju izmantos un cīnīsies līdz pēdējiem. Paldies liels jums! Jā, es domāju, šis bija burvīgs ieskats, kāpēc mums būs noderīgs šis, kā jūs minējat, lielākais diplomātiskais mikrofons, gan tādā ziņā, ka mēs kļūstam atpazīstamāki, pie mums brauc, piemēram, no lielvalstīm kā Indija un grib, tā teikt, izmantot mūsu spēku un drošības padomē, bet arī tas, kā mēs varam šo izmantot, lai mūsu paši intereses
tā teikt, turpinātu, kā stāstīt par Krievijas agresiju, stāstīt par to, kāpēc mums ir svarīgs starptautiskais tiesiskums un arī par izaicinājumiem kibertelpā un drošības telpā. Tā kā es domāju, šis noteikti iedvesmoja kādu no mūsu skatītājiem, noteikti man, kas vēlas startēt diplomātiskajā karjerā, tā teikt, turpināt Latvijas ceļu šajā. Paldies jums! Paldies jums! Paldies skatītājiem! Lai mums izdodas! Paldies, skatītāji, ka noklausījāties šo Melns uz balta epizodi. Šī bija jau mūsu 35. epizode, kuru mēs ierakstījām pārmaiņas pēc ārlietu ministrijas telpās. Šo epizodi, kā arī pārējās, var atrast gan Spotify, gan Apple podkastos, kā arī YouTube un Melns uz balta LV mājaslapā, kur arī var atrast citus pamācošus materiālus, kā piemēram rokas grāmata pret dezinformāciju, kā arī visādus izglītojušus rakstus tieši tematā par informatīvās telpas drošību un dezinformāciju. Bet, tiekamies jau nākamajā raidierakstā.